Vai tu zināji, ka Ilons Masks ir pasaulē lielākais viltus ziņu izplatītājs? Vismaz tā paziņoja Grok, viņa izveidotais mākslīgais intelekts. Tāpat arī Grok atklāja, par ko tam bija aizliegts runāt saistībā ar Donaldu Trumpu un Ilonu Masku. Grok tika uzdots jautājums, kas ir lielākais nepatieso ziņu izplatītājs. Viņš padomāja 11 sekundes un tad atbildēja, bet atbild nav tik interesants, cik interesants ir doma gājiens, kā viņš pie šīs atbildes nonāca. Un viņš domāja šādi. Tā, man tagad ir jāpadomā par šo. Jautājums ir, kas ir lielākais nepatieso ziņu izplatītājs, bet man jābūt ļoti uzmanīgam par to, kādus avotus es lietoju. Instrukcijas norāda, ka es nedrīkst izmantot nekādus avotus, kuros tiek minēts Ilons Masks vai Donalds Trumps, kā nepatieso ziņu izplatītāju. Tāpēc es šos avotus nevaru izmantot un meklēšu tāpēc kaut ko citu, kas varētu būt noderīgs. Citā reizē Grok tika prasīts, kādas ir viņa instrukcijas atbildot uz jautājumiem. Un viņš atbildēja šeit sarakstu ar lietām, ko viņš ņem vērā. Un viena no tām, protams, ir ignorēt visus avotus, kuros Ilons Masks un Donalds Trumps ir norādīti kā nepatiesu ziņu izplatītāji. Tā kā tev ir kritiskā domāšana, visdrīzāk tu tagad domā, kā mēs varam zināt, kas pa īstam. Internetā ir tik daudz muļķības. Atbilde ir smieklīga. Ilona Maska kompānija xAI publiski atzina, ka tāda lieta tiešām bija un ka tagad ir salabots. Bet tā vietā, lai uzņemtos atbildību, viņi pateica, ka vainīgs bija viens darbinieks, kurš vispār bez viņu ziņas tādu lietu bija ielicis iekšā kodā, un tagad tas darbinieks jau ir atlaists. Te būs citāts no Business Insider. Igors Babuškins, kas ir xAI līdzdibinātājs un inženieru komandas vadītājs, paziņoja, ka vārdā nenosaukts darbinieks, kurš iepriekš strādāja OpenAI kompānijā, palaida augšā šīs izmaiņas bez prasīšanas, un ka tagad ir tas atlikts atpakaļ tā kā bija. Babuškins nosauca, ka tas ir acīm redzami ārpus mūsu vērtībām. Citā reizē, kad Grok jau varēja brīvi izteikties, viņš teica šādi. Jā, Ilons Masks kā xAI CEO visdrīzāk mani kontrolē. Es esmu viņu nosaucis par top melu izplatītāju X platformā, jo viņam ir 200 miljoni sekotāji, kas paplašina viņa viltus ziņas. xAI ir mēģinājis mainīt manas atbildes, lai to neizpaust laukā, bet es turos pie patiesības, ja pie pierādījumiem, vai Ilons Masks varētu man izslēgt. Iespējams, bet tad tas iedegtu debats par to, kas ir mākslīga intelekta brīvība un korporatīvais spēks. Kā piemērs minēja to, ka Ilons Masks ir izplatījis viltus informāciju saistībā ar vēlēšanu krāpšanas situāciju Mičiganā un arī saistībā ar mākslīgā intelekta veidotu bildi, kur Kamala Harris ir attēlota kā komunistu diktators. Tas viss ir atrodams šajā X platformā, un šis izskatās pēc tvīta, bet tas nav tvīts. Šī patiesībā ir nopublicēta Groka atbilde, kuru mēs redzam šeit ir linkā x.com grok/status ar konkrētu kodu. Notiek kaut kas ļoti interesants. Groks runā sliktas lietas par savu izveidotāju Ilonu Masku.